Divas dienas, sestdien un svētdien Silvā valdīs spraiga gaisotne. Silvas BMX trasē tika noskaidroti Latvijas nacionālā čempionāta 5. un 6. posma labākie un veiksmīgākie sportisti. Notika arī BMX klubu komandu čempionāts. Sacensībās piedalījās šīs sezonas rekordliels dalībnieku skaits – 160. Viņu vidū arī spēcīgi BMX braucēji no Baltkrievijas, Krievijas un Lietuvas. Tiesa, Latviju nepārstāvēja visi augstākā līmeņa sportisti. Kā mēs zinām, Strombergs startē Amerikā. Matisons tagad, atklāt sakot, ir sadziedējis savu ieilgušo traumu. Tagad viņš ir uzsācis gatavošanos. Austrālijā viņš pašreiz ir. Un tad pārējie jau te it kā visi būtu tie labākie, bet spits tomēr te nav. Viens no sacensību līderiem ir elites grupas sportists valmierietis Eģis Streimanis, kurš šogad uzsāka pirmo nopietno sezonu Eiropas elitē, kur sasniedz arī savu mērķi – iekļuva labāko sešniekā. Sportists atzīst, ka arī par Latvijas čempionu titulu notiek diezgan sīva cīņa, jo konkurenti viņu spēdām. Tie paši Valmieras čomi visi, kas mēs kopā tur trenējamies, tie paši arī tepatās ir atbraukuši un nav neviens tā īpaši atslābinājies, visi turpina braukt un cīnās Latvijas čempi. Toms Skujiņš, Rihards Veide, tādi pazīstamākie vārdi. Arī no citām pilsētām Ulds Balbeks un Toms Mankus, ar ko es tieši cīnos par Latvijas čempionu titulu. 5. kārtā Eģis ieņēma 2. pozīciju, savukārt jau 6. kārtā sportists revanšējās, iegūstot 1. godalgoto vietu. Pašmāju klubu Silvas Ziķeri pārstāvēja 14 sportisti. Stabils kluba un arī savas grupas līderis ir Jānis Ēglis. Taču, diemžēl, čempionāta 5. kārtas fināla braucienā Jānim nepaveicās. Man pirms 3. pumpas izklupsējās pedāls, un man neiznāca uzreiz ieklupsēt apakaļ, un pretinieks man uzreiz sānos iekantējās un kritu. Varbūt, ja nebūtu iekantējies, tad ieklupsētu un varbūt vēl pacīnītos par pirmo trīnieku. Neveiksmīgi. Kāda tev bija vieta 5. kārtā tomēr? Pēdējā, tā bija 8. Es jau tur nokritu un maz necentos vairāk panākt. Un kā šodien jau tā kā viss kārtībā? Gribētu jau uzvarēt, bet klubu čempionātā arī ļoti spēcīgi pretinieki. No gadu jaunākas grupas tur 2 ļoti spēcīgi braucēji un 2 no vecākiem. Būs interesanti. Bet individuālajā jau tā diezgan pārliecinoši. Es jau piešāvis mājas trasi. Ir labi. 6. kārtā Jānis startēja un finišēja jau pārliecinoši. Rezultātā 1. vieta. Savukārt junioru grupā līderis ir ventspilnieks Rihards Veide, kurš labi startēja arī Silvā. Latvijas čempionātā junioros es uzvarēju savā junioru klasē. Un Superpro, tā open grupa, kur juniori un elite brauc kopā. Stiprākākas ir tajā sacensībās un tur uz 5. palika. Bišķiņ nokoja startu, tādēļ arī tā 5. Arī čempionāta 6. kārtā Rihards guva 1. vietu. Junioru grupā startēja arī smiltenietis Kristaps Leusks. Kā vakar 5. kārtā bija? Nebija kā vēlētos. Bija pirmajā braucienā kritiens, un tad sadauzījos drusciņu un vairs nebija tā. Un pēdējā braucienā finālā pa pirmā virāžā kā varēja cīnīties pa priekšgalu, bet trāpīja bedrēs un zaudēja ātrumu un netika. Paliku beigās 5. vai 6. Kā šodien? Šodien jau veiksmīgāk. Šodien jau var ātrāk pabraukt. Domāju, ka vajadzētu tikt trīniekā. Abās grupās. Abās grupās Kristaps tomēr ierindojās 4. vietā. Pēc 6 no 7 notikušajiem čempionāta posmiem gan junioru, gan elites konkurencē ir iezīmējušies savi līderi. Šajās grupās labāko sešniekā ir iekļuvuši arī vietējā kluba sportisti. Elites grupā Kristaps Rakštelis, bet junioros Kristaps Leusks. Savukārt klubu komandu čempionātā Silvas Ziķeri ierindojās 4. vietā. Katru gadu Silvas Ziķeri rīko vienu no čempionāta posmiem. Šo sezonu klubam nācās uzņemties organizēt 2 čempionāta posmus pēc kārtas, kā arī vēl 2 citas sacensības. Atklāt sakot, Smiltenē bija tā vieta, konkrēti BMX klubs Silvas Ziķeri, kas mums izglāba situāciju, kad Jelgavas trase atrodas renovācijā, un pēc plāna Rīgas trase maijā tomēr netapa. Un šī situācijā Silvas Ziķera kluba prezidents Ģirds Kātiņkungs teica, labi, lai notiek šie 2 mači, lai notiek šeit Smiltenē. Un jāsaka, viss cieņu. Un
Ģirs Kātiņš, organizējot šos mačus. Citiem klubiem, kas tāpat organizē maču, ir ļoti augsts pacēlis ir latiņa, jo mači ir norganizēti tiešām augstā līmenī. Un, lai vienmēr visi mači, Republikas mači būtu tādā līmenī, kā te es uzskatu, ka tas organizatoriskā ziņā ir labākā sacensības šogad Latvijā, konkrēti BMX sportā. Silvas Ziķera valdes priekšsēdētājs atzina, ka visu norganizēt nav tik vienkārši, bet to var izdarīt. Vispirmām kārtām paldies sponsoriem, Amigo un Valmieras piens un Hardy Tools, bet vēl lielāks paldies ir kluba biedriem, un tie ir mūsu pašu sportistu vecāki. BMX sportistiem un sacensību organizatoriem vēl atlicis tikai viens Latvijas čempionāta posms, kurš tradicionāli norisināsies BMX trasē pie Valmieras. Pēdējiem posmam tiek dots lielāks ranga koeficients, tālāk iespējami intriga cīņā par čempionu titulu.